Dižpriesteris taisnā pozīcijā. Ja dižpriesteris izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs kā gudrs skolotājs, piepildīts ar mācībām, padomiem un iespēju iegūt vērtīgu pieredzi. Tas nozīmē, ka šis ir laiks, kad tu vari mācīties gan no citiem, gan arī saprast, cik svarīgi ir sekot savai iekšējai patiesībai. Attiecībās šī kārts norāda uz stabilitāti un nopietnību. Ja esi attiecībās, jūs abi varētu spērt soli pretī lielākai saistībai, piemēram, apsvērt laulību vai citus svarīgus lēmumus, kas stiprinās jūsu saikni. Tas ir gads, kad jūsu attiecības var kļūt dziļākas un balstītas uz kopīgām vērtībām. Ja esi viena, dižpriesteris norāda, ka šogad tu vari sastapt kādu, kurš ne tikai pievilks emocionāli, bet arī spēs sniegt atbalstu un gudrību. Šis cilvēks iespējams būs nobriedis un ar skaidriem mērķiem dzīvē. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz to, ka viss notiks saskaņā ar plānu. Šis ir labs laiks, lai attīstītu savas profesionālās prasmes, iegūtu jaunas zināšanas vai pat meklētu mentoru, kurš varētu palīdzēt sasniegt vairāk. Finansiāli gads būs stabils, ja sekosi pārbaudītām metodēm un izvairīsies no nepārdomātiem riskiem. Un zini, dižpriesteris arī māca, ka gudrība nav tikai zināšanas, bet arī spēja tās izmantot. Kā saka, dzīvot gudri nozīmē zināt, kad darīt, bet vēl svarīgāk, kad nedarīt. Šis ir gads, kad tava gudrība tevi nepievils. Dižpriesteris apgrieztā pozīcijā. Ja dižpriesteris izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais varētu būt kā brīdis, kad tiek pārbaudīta tava spēja sekot savai iekšējai balsī. Tas ir laiks, kad var rasties situācijas, kas izaicinās tavu uzticību sev un tam, ko uzskati par patiesu. Attiecībās šī kārts norāda uz nesaskaņām vai atšķirīgiem uzskatiem. Ja esi attiecībās, tev var rasties sajūta, ka jūs abi esat dažādās lappusēs. Iespējams, viens no jums vēlēsies stabilitāti, bet otrs – brīvību. Šis ir gads, kad būs svarīgi izrunāties un saprast, vai jūsu vērtības sakrīt. Ja esi viena, esi uzmanīga ar cilvēkiem, kuri var šķist pārāk autoritatīvi vai pat nosodoši. Tu neesi atbildīga par to, lai mainītu kāda cita pasaules skatījumu, bet tev ir tiesības dzīvot saskaņā ar savu patiesību. Darba un finanšu jomā apgrieztais dižpriesteris norāda uz iespējamu neorganizētību vai pat konflikta situācijām ar autoritātēm. Iespējams, tev būs grūti pielāgoties noteikumiem, kas šķitīs pretrunā ar taviem principiem. Finansiāli šis ir gads, kad jābūt piesardzīgai ar lieliem darījumiem vai investīcijām. Izvairies no situācijām, kurās nejūties droši vai pārliecināti. Un atceries, apgrieztais dižpriesteris ir kā atgādinājums, ka neviens cits nezina labāk par tevi, kas tev ir nepieciešams. Kā mēdz teikt, nevienmēr jāseko pūlim, jo reizēm tieši klusākās takas ved uz skaistākajiem galamērķiem. Šis ir laiks, kad tu vari atrast savu balsi un mācīties uzticēties sev.